Ir gadījumi, kad ir kaut kas jāslēp, bet mēs esam atklāti patiesībā gan visos gadījumos un ļaujam visu filmēt, skatīties. Un tādēļ es nebaidos, ka tagad konkurenti rūpīgi noskatīsies jūsu video, tāpēc, ka es tāpatās daru. To ar aci var ieraudzīt ļoti, ļoti daudz. 90% var iemācīties vai ieraudzīt, redzot tikai video attēlu. Mēs esam Ogrē, slavenajā Ogresgales pagastā, un atrodamies pie EO un OSC ēkas, kurā top pasaulē ātrākās mašīnas un gudrākā elektronika. Lai konkurenti skatās un planēta brīnās, Andris Dambis un viņa komanda jau atkal gatavi iekarot pasauli. Precīzāk, ar 3. piegājienu kļūt par leģendu vienā no pasaules leģendārākajām sacensībām. Viņi šovasar gatavi uzvarēt Pikes kalna sacensībās ASV. Patiesībā par 3 gadiem nav mainījušies ne mūsu plāni, ne sapņi, ne mērķi. Ja? Un arī pirmajā gadā mēs bijām gatavi uzvarēt. Toreiz mūsu mērķis bija uzvarēt elektriskajā automašīnu ieskaitē. Tagad mēs gribam uzvarēt absolūtajā vērtējumā. Protams, kad arī pirmā reizē tāda cerība varbūt bija, ka tas ir iespējams. Ja? Tad tagad mēs zinām, ka tas ir iespējams. Mēs reiķināmies ar mašīnām, kas ir pieteiktas, ar tiem sportistiem, kas ir pieteikti, un jūtamies ļoti komfortabli, ka mūsu mašīna ir visstiprākā šajā konkurencē. Šīs sacensības nākošais gads svinēs 100 gadu jubileju. Distance ir 20 km, 156 līkumi. Tagad pašlaik 3 pēdējos gadus tas ir nosvaltēts, viss nosvaltēts. Un sākās starts ir 2800 metru augstumā un finiši 4300 metru augstumā. Tā ir ideāla kondīcija, jeb uzdevums, ko atrisināt ar elektrisko mašīnu. Tad tās ir sacensības, kurās tādēļ mēs arī šo ideju aizķērāmies, ka mēs varam uzvarēt. Tāpēc, ka ir šis konkrētais laiks, brīdis, kurā ir viss jāsakoncentrē. Mēs 3 gadus taisam un brauksim kalnā mazāk par 9 minūtēm tikai augšā. Un elektriskā mašīna un šobrīd elektriskie akumulātori spēj šo ļoti labi realizēt šo mazo sprintu. Un tas ir tas interesantais, kādēļ mēs tai kalnā izvēlējāmies būt un vēlamies arī uzvarēt, tad ir, ka mēs gribam būt pirmie pasaulē, kas sacensībās bez tehniskiem ierobežojumiem uzvaram absolūtā ieskaitē benzīna motors vai cita veida motors ar elektriskajiem. Ar elektriskajiem gribam būt pirmie. Un tās ir tas mūsu šobrīd iespēja. Kāds to izdarīs? Mēs gribam būt tie, kas to izdara. Šis ir plakātiņš no pirmajām sacensībām, kur ir mūsu mašīna. Mūsu mašīnas, ap citu, dabūja tajā gadā bija internet balsojums par skaistāko mašīnu. Un mēs dabūjām uzvaru. Protams, kā jau latvieši arī droši vien, kad daudz latviešu palīdzēja, bet mūsu mašīna tika atzīta par skaistāko mašīnu. Un tā ir tā, jā. Nu, skars, ka skaistākā, jo amerikāņiem arī ir cits priekšstats par autosportu mašīnu kā tādu. Iznāk, ka šāda automašīna priekš viņiem tāds retums, skaistums, jā. Tā kā reku mūsu skaistā mašīna, reku 2 Mitsubishi, tas šitās viss ir elektriskās tajā gadā. Šīs elektriskās Mitsubishi rūpnīcas mašīnas, šis ir galvenais konkurents Tajima, Japānas. Viņam pašam ir pār pa 60 gadiem tam pilotam, un viņš tā kā nākošais gadu bija nobriedis izdarīt to, ko mēs šogad izdarīsim. Mēs izstrādājam to šī brīža pasaules labāko tehnoloģisko līmeni. Mēs piesaistam latviešu inženierus, viņi piesaista savus japāņu inženierus, ja, un tur nav starpība. Tāpēc, ka mēs izmantojam šī brīža zināšanas, mēs domājam līdzīgi 2 gadus uz priekšu. Un tā kā viņiem ir labākais vai svaigākais, mums labākais un svaigākais. Un, piemēram, akumulātoru kastes mums ir pārliecinoši labāks par japāņiem, tāpēc, ka viņu mašīnu svēra pagājušajā gadā pār pa 1,4 tonnām ar šādiem pašiem akumulatoriem. Mūsu mašīnas svērs ap 1,2 tonu, ja, tikai. Un tā starpība galvenokārt ir akumulatoros. Tā kā mēs esam
ar savu netradicionālo ātro domāšanu panākuši, ka akumulātoru šūniņas, kuras tur iekšā ir, viņas jau ir ļoti līdzīgas. Japāņiem ir tādas pašas, bet mēs savādāk viņus esam savienojuši. Un tā ir tā mūsu pievienotā vērtība, ir to, ar ko mēs varam viņus pārsteigt vai iepriecināt vai draudzēties ar viņiem. Lai arī sākotnēji varētu šķist, ka šis stāsts ir tikai par sportisko cīņu, patiesībā nemazāk svarīgs ir biznesa aspekts. Protams, kā vajag jau arī kaut ko pelnīt. Es tagad stāstu par tādām iedomu lietām varbūt tās, bet no tā jau jānopelna ir nauda. Un, lai varētu atkal to nākošo projektu darīt vai kaut ko taisīt. Un, protams, ka es domāju, ka mēs esam pietiekuši iemācījušies to salikt abas lietas kopā. Ja? Jo no vienas puses mēs braucam kalnā uzvarēt, no otras puses mēs brauksim ar savām tehnoloģijām. Ja mēs uzbrauksim kalnā un uzvarēsim, tā būs 20 reizes labāka izstāde nekā piedalīšanās, nezinu, kādā Ženēvas autošovā. Ja? Tāpēc, ka tas būs reāls pierādījums ar emocijām, ar to, ka mēs to esam varējuši izdarīt. Tas ir arī tas biznesa mērķis. Mēs pirms 3 gadiem šo ceļu izvēlējāmies, apspriežot, kādu elektrifikāciju mēs taisīsim. Vai mēs būvēsim automašīnas kopumā, vai mēs būvēsim motorus elektriskos, varbūt būvēsim elektroniku. Tad mēs izvēlējāmies šo augstāko pievienoto vērtību, vai to, ko citi varbūt mazāk dara. Tā ir spēka elektronika un reizē arī smadzeņu elektronika. Un tādēļ mēs ražosim šos kontrolierus, jeb invertorus, dažādi viņus sauc. Un tas ir mūsu mērķis, šos invertorus pārdot ne tikai autosporta projektiem, protams, bet tādiem projektiem, kur vajadzīga šī mazā, kompaktā jaudas komandēšana. Šis kontrolieris ir invertors. Un jūs redzēt, tā arī vienkāršot, šeit ir daudz vadiņu ar gudrībām, kas tiek sūtīts iekšā un ņemts laukā no šejienes. Šeit ir divi lielie gali, kur ienāk lielā mainstrāva, jebkurai akumulātoram ir lielais plus un lielais mīnus. Ja? Un šeit ir gali, kas aiziet uz motoriem. It kā ļoti vienkārši, bet šī kaste komandē 150 kW apmēram, tikpat labi 200 kW, kas būtu, piemēram, 200 zirgspēki. Tātad 200 zirgspēku jaudu iziet caur šejieni un dara to darbu, ko mēs liekam darīt. Tā ir ļoti advancēta un gudra lieta. Ja? Un vēl varbūt, lai saprastu, mēs zinām, ko nozīmē 1 kW sildītājs mājās pie sienas. Ja? Tad šeit ir tādi 150 salikti rindiņā. Un vienlaicīgi tie 150 kW sildītājs silst, un mēs viņus komandējam vienlaicīgi. Visdažādākās izpausmēs. Tā jauda ir ļoti liela. Piemēram, trolejbus ir ar 600 voltiem. Tas ir ļoti liels spriegums, protams, dzīvībai bīstams tā skaitā. Ja? Bet no viņa mēs daudz arī saņemam apakaļ. Tad šādas agregātus uz zemāku spriegumu, kā ir piemēram parastajās ielas automašīnās, elektriskajās, ir ap 400 voltiem. Mēs runājam par spriegumu līdz 1000 voltiem. Un tieši tas augstais spriegums, līdz ar to lielā jauda, ir tas unikālais, jeb tas šaurais koridoriņš, kāpēc tikai 5 firmas to pasaulē dara šādā līmenī. Tad, kad liels jaudas elektrisko motoru lietotājs gribēs kādu projektu taisīt, viņš noteikti visu to 5 starpā ieraudzīs arī mūsējo. Un tad viņš redzēs, jā, šitai ir latvieši, tur latvieši, kā tur viņiem iet, kaut kas jauns, nav nekāds tur Mitsubishi, bet viņi kalnā uzbrauc. Tā kā kaut ko viņi tur spēja izdarīt. Jā. Tā kā diezgan liela ticamība, ka tas produkts ir labs, piemēram. Jā. Tirgus vērtība šim produktam varētu būt 8–9 tūkstoši eiro. Tā konkurētspēja rodās no Latvijas, no tā, ka mēs esam mazi un mēs varam ļoti operatīvi un labi darīt lietas un esam zinoši. Un tas mazums šobrīd ir tā mūsu priekšrocība. Mēs esam mazi kā valsts, mēs esam mazi kā šī komanda, mēs esam mazi kā lēmēji. Un ja Mitsubishi rūpnīcā vai Toyotas rūpnīcā ir liela māja ar 9 stāviem un daudz departamenti un tās visas lietas ir jāsaskaņo, tad šī inerce, kura pati par sevi ir šajos lielajos uzņēmumos, viņi bremzē šādiem ātri attīstīties jaunajiem projektiem. Mēs to apsēžamies pie mana lielā galda, ja, un 4 cilvēki izlēmjam, ko mēs darīsim pēc nedēļas vai ko mēs darīsim pēc gada. Tā priekšrocība ir jāizmanto latviešu uzņēmējiem. Mums ir jāzina, kas Latvijā notiek, jāzina, kur kādas tehnoloģijas ir, un tās tehnoloģijas jāprot izmantot vai iedot darbiņu tepatās Latvijā. Un tikai, ja tiešām Latvijā nav tā iespēja, tad skaties tuvāko valsti, meklēsot to partneri tur. Kopumā no šīs mašīnas tā vienkāršot varētu sacīt, ka 90% ir tapuši Latvijā. Gan projektēti, gan iztaisīti.
vajag darīt. Ja tikai svārstīsies un pie rakstām galda sēdēs, ka tu domā, nu iznāks, neiznāks, skaidrs, ka tur nekas neiznāks. Nedrīkst sevi ieprogrammēt uz to, ka neiznāks. Jāmēģina sevi iestāstīt vai arī radīt apkārt vidi, kura atnāk pat no sevis, ka tu to vari. Manā komandā ir ideāla situācija, ja man pa katru nozari, pa katru virzienu speciālisti ir gudrāki pa mani, ka viņi atbild uz maniem jautājumiem, nevis jautā man. Un ideālā gadījumā viņš man atbild uz jautājumu, kur es taisos viņiem uzdot. Tā ir bijis. Tas ir ideālais gadījums. Un tātad tiešām uzdevums ir ļoti sarežģīts. Un es nevaru būt speciālists par programmēšanu, nevaru būt speciālists par mikrokontrolieriem un par augsts jaudas elektroakumulatoriem, piemēram. Tad katrā sfērā ir savs speciālists, kurš daudzos gadījumos ir gudrāks par mani, bet es esmu speciālists par mehāniku. Tad sanāk, ka visus darbus, kas saistīti ar vai galvārds par to, kā tas mehāniski izskatīsies, kā tas turēsies kopā, tas ir manā ziņā. Un tāpēc šie cilvēki, kas mūsu komandā ir ar tiešām augstām savas nozares zināšanām, mēs kopā to varam radīt. Es nevarētu elektrisko mašīnu uztaisīt, ja man nebūtu tā komanda. Andris Dambis saka, ka ir laimīgs, jo realizējis to, par ko sapņojis jau no 4-5 gadu vecuma, proti būvē automašīnas. Un nu jau par viņa galvenajiem sabiedrotajiem kļuvuši dēli, kuri Dambju garāžās bijuši kopš bērnības. Šeit vietā, tētiņš? Jā, tur ieliek iekšā. Kur liek iekšā? Šeit? Tajā, kas griežās. Šeit te griežās? Nē. Te mums redz inženieru departaments, tādā slepenā stūrītī. Te Kristaps ir lūdzu. Kristaps Dambis jaunākais inženieris, projektu vadītājs, direktors, tāds viss, ko grib. Mēs darām lietas kopā un ir Kristapa atkal savukārt tās labākās lietas vai to, ko viņš labāk var izdarīt, daudz labāk par manī, tas ir komunikācija ar visu pasauli. Ir jāpierāda sev pasaulē, un mēs ar to pirmo reizi saskārāmies būvējot elektriskās piedziņas Oskaru, lai kā pirmie pasaulē brauktu Dakāras rallijā ar elektrisko automobīli. Un mums tajā brīdī tā likās ģeniāla ideja, ka mums tagad būs ļoti daudz cilvēku pasaulē, kas metīsies ar mums šādā avantūrā iekšā. Tad mēs pirmo reizi sastapāmies, ka tā visgluži nav. Tur nevienam neko nenozīmē. OSC, Andris Dambis vai nekas cits. Mums nebija ar ko sevi pieteikt, lai noticētu mūsu trakajām idejām. Es priecājos, ka es esmu stāvējis klāt un ļoti daudz arī pats darbu ieguldījis, lai šobrīd tā situācija būtu pilnīgi citādāka. Mūsu galvenā priekšrocība ir tāda, ka ja pie mums atnāktu cilvēks, kas teiktu, ka es vēlos uzbūvēt elektrisko mašīnu, lai brauktu uz Dienvidpolu, tad mēs ar viņu kā ar nopietnu partneri šo ideju izrunātu un arī darītu kopā, mestos tajā iekšā. Un mūsu galvenā priekšrocība ir tas, ka visu ierobežo fantāziju īstenībā. Skaidrs, ka pa zemi braucam, pie elektrisko motoru laivu būvēšanas piedalāmies arī, un pat sākām par gaisu domāt, tad mēs lidosim arī ar elektrību. Un tas notiks šeit. Lai nu tā mūsu komanda un arī citi spēja realizēt tos visus dižos idejas, kas galvā ir ienākušas.